Mīļoties, esmu Romas vicais, un tad nospēlēju viņu. Brīnišķīgā dievkalpojuma. Tā bija Pauls svētdiena, tad bija arī pat ēzelītes. To pašu Aija ir uzaugusi daudzkultūru vidē Latgalē, spēja intuitīvi iegrimt dažādu tautu mūzikā un arī izspēlēt jebkuru skaņdarbu nesot problēma, kaut vai notis nolikts priekšā pēdējā brīdī. Pirmoreiz violi paņēmis rokās 7 gadu vecumā, Kārsavas mūzikas skolā meitene ar absolūto dzirdi nonāca Rimska-Korsako Sanktpēterburgas konservatorijas ģimnāzijā. Pabeigusi arī Latvijas mūzikas akadēmiju un spēlējusi Latvijas Nacionālās operas orķestrī. Taču 90. gadu vidū devās uz Ameriku, jo bija satikusi savu vīru, inženieri Aivaru Īzāku. Vien pēc 10 dienu pazīšanās saņēmusi bildinājumu. Tagad ar laika distanci secina, ka šī situācija bija Dieva vadīta. Viņš iedeva man 2 dienas domāšanai. Īstenībā gudrs cilvēks, jo īstenībā es domāju, ka tas būtu ļoti, ļoti grūti, ja vīrietis tur nometās ceļos un ar gredzenu un ar šokolādiem saka, vai tu būsi mana mīļotā, un zini. Un tas ir baigais risks, ja viņa pasaka nē. Un mēs esam precēti 31 gadu. Ļoti laimīgi. Mums ir viens dēls, Ēriks, kas arī spēlē ģitāru, mēs bieži spēlējam kopā, un viņš arī baznīcas korī dzied. Aija, kas Facebookā sevi dēvē par latviešu un latgaliešu patrioti no Amerikas, arī nostalģiju pēc dzimtenes pārvērš violspēlē. Bieži vien pati raksta aranžējumus. Viņai ir sava mūzikas aģentūra, viņa māca violspēli skolēniem un uzstājas dažādos mūziķu sastāvos. Latvijas 100-gades gadā viņas izveidotā muzikālā apvienība Teksasas latgalieši ar Latvijas godu konsulu Teksasā Pētera Aloiza Ragauša atbalstu izdeva albumu Dvēseles stīgas, kas ieguva arī Boņuka balvu. Lieldienu svētdienas rītā viņa spēlēja Hjūstonas Svētā Pētera apvienotajā metodistu baznīcā, bet svētdienas vakarā Romu baznīcā. Neizpaliek arī lieldienu olas latviešu gaumē. Tās skaistās latviešu prievītes visādās karāsās, ar tām aptintu olu, un tad vēl ar diegu, lai tās prievītes nenokrīt, un tad liek varītā ūdenī, vēl pieliek sīpolčāmaliņas drusciņ, un tas prievītes musturs burtiski atspoguļojās uz čāmaliņas, tā ka mums ir skaists olas. Un tad mēs ar tām oliņām kaujamies, kurš tu viņu neskrida, tas galiņš, šitais galiņš. Ieva Puķīta, Latvieši.com, sadarbībā ar diasporas reportieriem.